Labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi! Šodien dienas biznesa sadarbībā ar portālu Zeme un valsts rīko diskusiju Meža nozare un valsts drošība. Mūsu diskusijas dalībnieki akcijas sabiedrības Latvijas Finieres padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis. Labdien! Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes meža un vides zinātņu fakultātes dekāns Linards Isens. Labdien! Un Latvijas meža certifikācijas padomes priekšsēdētājs, zemkopības ministra padomnieks meža resursu ilgspējīgas pārvaldības izmantošanas jautājumos Māris Liepa. Labdien! Sāksim ar pirmo jautājumu. Kāda nozīme un loma valsts drošībā ir meža nozarei? Liepas kungs. Šis jautājums, man liekas, ir jāmeklē atbildi šim jautājumam jau vēsturē. Ja mēs redzam, kā ir gadsimtiem, kas ir noticis šajā teritorijā, kurā ir mūsu tauta dzīvojusi, tad mēs redzam, ka mežs ļoti daudz palīdzējis cilvēkiem izdzīvot, un līdz ar to mēs varam šobrīd šeit, sēdēt un sarunāties latviešu valodā, jo, ja mēs atceramies pat, ja mēs runājam par viduslaikiem, tā ir viena lieta, bet otra, tad, kad iebrucēji bija gan Maskavijas kņazs Jānis Briesmīgais, kurš mežonīgi izsiroja toreizējo Livoniju, gan arī pēc tam, kā Šeremeķevs ziņoja ģenerālis Pēterim I, ka no Tērbadas līdz Rīgai nevar dzirdēt vairs gaļi, kur dzied, tad tā, bet tas nenozīmē, ka visi tika pakļauti, ļoti daudz cilvēku izglābās tieši mežos, un ja mēs runājam arī par nacionālās pretošanās kustību pēc otrā pasaules kara, tad ļoti daudz, mēs zinām daudz piemērus, ka pateicoties tam, ka meži tika izmantot kā slēptuve un kā teiksim, atbalsta bāzes vietas, tomēr noturējās ilgi līdz pat 1956. gadam, dažas grupas pretošanās gaidīja, sabiedrotos, un mēs varam secināt, jo kā mežs ir tas, kas Latvijā cilvēkiem var sniegt arī grūtā brīdī palīdzību. Tā ir visa pagātne, bet šodienas apstākļos jau nekaros ar zirgiem, nekaros ar musketiem vai zobeniem. Tomēr kara darbības veikšanas instrumenti ir mazliet citi, vai tam mežam ir kāda nozīme, jeb tur diezgan ātri atradīs visus tos bēgļus ar visām iekārtām un ierīcēm, bet tomēr varbūt ir arī kāda cita nozīme šodienas mūsdienu tehnoloģiju apstākļos. Mūsdienu tehnoloģiju apstākļos tomēr mēs varam secināt, ka tā kā izmanto šobrīd, piemēram, dronus modernā kara apstākļos, mežs tomēr palīdzēs. Sevišķi mēs runājam par to, kādā, tā gluži nevarētu teikt, ka visus var vienmēr atrast un tā, jo to mēs redzam arī kā Ukrainas piemērs, ka viņiem ir diezgan lielas grūtības un sarežģīti ir tas, ka, teiksim, tādās, kur ir meža apaugums nav, tad tur šie teiksim, tā cilvēku slēptuves bieži ir redzams un tāpat karaspēku kustība un viss pārējais. Tā kā tādā lietā. Ja otra mēs runājam, tad, protams, ka tas ir jautājums par to, kādā veidā mēs pārvietojamies, kādā veidā mums ir dabiskās teiksim, šīs te zonas, un tas tur, protams, mežs ir ļoti liels palīgs, īpaši purvi un tā tālāk. Un tad mēs arī, protams, varam skatīties, veidojot šo teiksim, tā valsts aizsardzību. Latvijas valsts meži ļoti ir izveidojuši arī ceļu tīklu, kas tam var palīdzēt. Latvijas valsts meži arī ir lielas platības, ir snieguši, teiksim tā, arī aizsardzības ministrijai, jo tomēr ar dažām šautuvēm un viena ādažu poligonu vien nepietiek. Tajā, kā mēs zinām, risinājumi ir atrasti un tiek aktīvi veidot. Tā kā, šī sadarbība tādā veidā arī veidojas. Biķa kungs, pa mežu, kā augošu mežu un tā reliefa izmantošana aizsardzības nozīmē valsts drošībai dzirdējām, bet tieši kokapstrādes sadaļā kāda nozīme, kāda loma valsts drošībā ir kokapstrādēm? Es domāju, ka kokapstrāde ir liels darba devējs, un droši vien, ka meža nozara kopumā ir liels darba devējs. Vēsturiski viena no lielākām nozarēm no cilvēka kapitāla viedokļa. Un, protams, ja šī nozara ir liela, tad viņi arī strukturēti domā par zināšanu veidošanu, par mācību programmām, un patiesībā ir liela loma droši vien veidot arī pieprasījumu, kāda zināšanas būtu jābūt, tā skaitā par valsts drošību, jo ja kopumā meža nozara veido ilgspējīgas, labi apmaksātas darba vietas, un tā tendence ir, ka varbūt darba vietām daudz nesamazinoties, paplašinās varbūt tās pati nozara kā tāda, tad izejot cauri šīm zināšanām, kas tiek nodot sākot no skolas, tiek pievērsta vien lielāka uzmanība arī no nozares uzņēmēju puses, jo mums lēnām veidojās, kad nozara
atbalsta arī un veidojās, kā lai saka, prakšu vietas arvien vairāk, tātad miedarbība darba devējiem, un tas beigās nozīmē, ka lielā kolektīvā arī par valsts aizsardzību ir jādomā lielā uzņēmumā, lielos kolektīvos, un tad arī miedarbība varbūt tās šīs jautājumos. Kā Latvijas finieris domā par šo aizsardzību, drošību? Latvijas finieris droši vien tā, kad bija kaut kāds brīdis, kad bija pārāvums un pat varbūt nedomāja, un zinām mērā tas varbūt skar arī paudžu nomaiņu, jo mans personīgais stāsts, piemēram, ir, es uzsāku augstāko izglītību apgūt 1989. gadā, pabeidzu 94. Un tas bija laiks, kad tika izņemta ārā daudzi mācību priekšmeti, ko mācību padomi Savienības laikā. Un tā skaitā patiesībā militārie jautājumi tika izņemta ārā un veidojās, sāka veidoties paudze, kura patiesībā netika, kurai netika nodot šie pamatprincipi, arī valsts aizsardzībā netika mācīts. Un, zinām, mērā laikam, kad vēl plus iedeva tādu šķietamu ilūziju, ka mēs esam drošība, tas, kad Latvija iestājās NATO, Eiropas Savienībā, tas, protams, visiem kā sabiedrībai ļoti patika un bija skaidrs, ka mēs jūtamies droši, bet tās ikdienas praktiskās rīcības šajos jautājumos vēl vairāk varbūt tās tika pastumts malā. Līdz patiesībā tomēr veidojās pirmie agresīvie kara darbības risinājumi no Krievijas, sākot jau ar Gruziju, kad varbūt tas arī tika akceptēts no mūsu Latvijas sabiedrības, gana mierīgi jāsaka, tad laikam, kad tika okupēta Krima, tad šie jautājumi tomēr sāk izvirzīties priekšplānā, tā skaitā lieliem vadītājiem, lieliem kolektīviem bija jāsāk uzdot sev jautājumus, un Latvijas finieris principā tanī brīdī sāka mosties arī šajos jautājumos un sāka rakstīt priekšā, ko mēs kā vadītāji varam darīt un kā vairot, laikam, viens no pirmajiem mums bija psiholoģisko noturību. Tas bija pirmais jautājums, ko mēs saskārāmies, ka mēs paši varbūt tās neesam nemaz tik labi sagatavoti un līdz ar to jāiegūst kaut kādas papildu zināšanas. Un mēs sākām diezgan intensīvi censties uzrunāt citus cilvēkus, tā skaitā no aizsardzības resora cilvēks, lai saprastu, varbūt tās, kas mums ir jādara, kā mums ir pašiem jāvairo sev zināšanas, lai justos drošāk. Un tā palēnām veidojās varbūt tās miedarbība, kas arī rezultējās jau tālāk varbūt kaut kādos praktiskās rīcībās un darbībās. Viens tātad bija izpratne par psiholoģisko noturību, nākošā bija par to, ka vajag stimulēt zemesardzi, un trešais jau varbūt tās vēl tālāk jau bija, kad uzrunājot arī, kā saka, meža nozars kolēģis, veidot, kā pārnest šīs zināšanas uz jauno paudzi. Paldies, Siseņa kungs. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Meža un vides zinātņu fakultāte. Kāds ir jūsu pienesums vai jūsu skatījums uz šiem drošības jautājumiem, drošības riskiem? Mums bija līdzīgi, kad kamēr viss bija labi, un tas bija vēl līdz Krimai, līdz šeit Ukrainai, kad tika okupēta Krima. Mēs arī jutāmies it kā droši, likās, kas tam mums ir trešais pasaules karš nebūs. Bet kā šis te grūdienis un tā, teiksim, lieta, kas lika aizdomāties, bija savulaik Ulda iniciētā sanāksme nozares ļaudīm kopā ar aizsardzības ministriju tā laikā un diskusija Nacionālā bibliotekā. Un pēc šī diskusija man ir raisīja ļoti dziļas pārdomas. Un tas, ko mēs sapratām jau toreiz, tad vēl par šādu Ukrainas karu pat neviens vēl nedomāja, ka kaut kas tāds varētu notikt. Bet toreiz mēs sapratām, ka visa šī mana paudze un principā visi tie cilvēki, kas ir šobrīd jau 50 gadu veci un jaunāki, ka mēs neesam gatavi nekam tādam, kas notiek šobrīd Ukrainā. Un tad es sapratu, ka dekāns jau to laiku, kad kaut kas ir jādara, un tikāmies ar aizsardzības ministrijas kolēģiem un izstrādājām apmācību kursu
sadarbībā iesaistot arī studentus. Un uzsvars bija tātad, ka šim kursam jābūt interesantam, dinamiskam un vienlaikus principā jāsagatavo studenti 3 virzienos. Pirmkārt ir jāsāk apzināties, kas mēs esam. Ja, tātad šis patriotisms. Otrs ir jāsaprot, ka mēs spējam sevi aizsargāt, ka mūsu bruņotie spēki ir tam gatavi. Ja, un trešais saprast, ko tad mēs kā meža nozares ļaudis, jo mēs vairāk vai mazāk gatavojam speciālistu meža nozarei, lai šie te jaunieši, kas aiziet pēc tam jau absolvēt fakultāti nozarēs darba tirgu, šajā stundā būtu tie, kas spētu organizēt citus, vadīt šos citus, teiksim, to sabiedrību, kas ir apkārt, ja, un būtu tie, kas var pieņemt lēmumus šādās x stundā, ja neparedzētās situācijās. Ja, un rezultātā jaunieši ļoti labprāt šīs nodarbības apmeklē, viņiem patīk. Ja, un es uzskatu, ka jau praktiski šajā brīdī visi, kas pabeidz fakultāti, mežsaimniecību bloku, kokapstrādes studiju programmas, ja nedod Dievs kaut kas notiek, teiksim, tad viņi ir gatavi reaģēt. Vai mācību iestādē ir arī tāda lieta kā civilās aizsardzības kurs, kas būtu tā kā paralēli, lai saprastu, ko cilvēks dara, kādā situācijā un kāda ir viņa rīcība kaut kādos konkrētos gadījumos? Jo viena lieta tas ir, ka mēs runājam par ārkārtas apdraudējumu, otrs ir kaut kādi blakus apstākļi, kas saucamās, mēs viņus varētu devēt kā civilā aizsardzība. Civilā aizsardzība ir tā, ka principā ir noteikts mūsu pašu likumdošanā, ka ir obligāta visiem, pilnīgi visiem, kas apgūst augstāku izglītību, šāds kurs, bet īstenībā tā ir tā šaurā vieta manā skatījumā valstiski, ka par šis civilās aizsardzības kurs vairāk vai mazāk ir formāli. Ja. Un manā skatījumā tam būtu jābūt valstiskam uzstādījumam, ka obligāti pirmkārt jau, ka šo civilās aizsardzības kursu vajadzētu pasniegt speciālistiem, un otrs tiešām sagatavot šos jauniešus reālam krīzes situācijām. Ja, nevis parunāt vienkārši, kurs ir, labi, mēs viņu novadam, ja, bet sausais atlikums manā skatījumā nav. Es ar savu laiku apguvām, ja, tur civila aizsardzība arī, kad es pats studēju, ja, bet mēs to sevišķi nopietni neuztvērām, es pats atzīstu. Ja. Tagad ar šīs dienas prātu es saprotu, ka tas ir tā, kā ir, ja, bet principā, manuprāt, šim civilās aizsardzības kursam būtu jāiet kopā ar pamatzināšanām valsts aizsardzībā. Vai ņemot vērā jūsu saikni ar studentiem un ikdienas šīm mācību programmu izstrādi un arī viņu aprobāciju, vai tomēr nebūtu nepieciešams sava veida apmācības nevis tikai teorētiskas, bet tomēr arī praktiskas, caur varbūt kaut kādiem trauksmes situācijām, varbūt kaut kādiem konkrētiem uzdevumiem, kas tajā brīdī ir jāizdara, jo citādi šīs visas lietas tiek apgūtas tikai teorētiski. Ja tomēr ir arī praktiskā nodarbe, tad ir jautājums, vai cilvēks zina, ko viņiem darīt situācijā X vai varbūt XY stundā. Šobrīd ir tā, ka šajā mūsu ieviestajā studiju kursā pamatzināšanas valsts aizsardzībā tātad puse ir teorētiskās nodarbības, ja, un otra puse praktiskās, tātad reāli tātad pirmās palīdzības sniegšana krīzes situācijās. Tas nav tas, ko māca samāriešu kursos, bet situācijās, ja, piemēram, ir amputēti, teiksim, rokas kājas, ja, tad kā rīkoties? Kā rīkoties praktiski, ja ir sprādzienu bīstami priekšmeti, ja, ko darīt, ko nedarīt, un tad ir viena diena, studenti pavada zemesardzes bataljonā, kad iepazīst arī aprīkojumu, ieroču, bruņojumu. Protams, šaut viņi nedrīkst, bet viņiem ir priekšstats par to, cik nopietni tātad ir mūsu bruņotie spēki. Un vienu dienu pavada arī dabā, reāli dabas apstākļos, tātad maskējoties, meklējot tos, kas maskējās, tā, lai tiešām tajā, ja pienāk tas brīdis, kad ir tā situācija, lai tad praktiski jau kaut kāda pamatlietas viņiem būtu skaidrs. Un jāsaka, tad mēs nesen bijām arī kopā Ukrainā, ja, un īstenībā mēs sajūtāmies, jāsaka, gana dīvaini, lai neteiktu vēl skarbāk tajā brīdī, ka naktī bija šī trauksme, ja, tad ko darīt. Ja, kā rīkoties, ja godīgi sakot, bija tas, bija tas, un tad tā sajūta ir stipri interesanta, ja,
Un ka tev jādodas uz to pagrabu pasēdēt pāris stundas. Tad uz pagrabu, ja? Uz pagrabu, jā. Vai pagrabi mums ir piemēroti tam, lai mēs varētu tur vienalga kādos uzbrukumos pārciest? Tā ir nākošā šaurā vieta mums atkal valstiski, kad beidzot būtu jābeidz ieklausīties tajos, kas vērb dažādas intrigas un mēģina pataisīt kādu, kas par to runā par tādu dīvainu nedaudz, ja, ir jāatzīst, ka tā ir tā vieta, kas var izglābt, teiksim, dzīvības, ja kaut kas sākās, ja, un īstenībā tam atkal būtu valstiski, tiešām jābūt valstiskam uzstādījumam, ka šīs te patvērtnes, arī pagrabi tā skaitā, jo mēs tā 2 stundas pavadījām reāli pagrabā, kad bija piemērots, ja, tad, lai tur uzturētos, teiksim, pavadīt laiku, kamēr trauksme beidzās, ja, bet tās lietas jāskato. Varbūt replika. Es domāju, ka, kā lai pasaka, katram vadītājam ir jāuzņemās pienākums pašam saprast, kāda ir viņa resursi viņu kā saka, pārvaldījumā, un tad arī var veidot šos attīstību. Viens ir, kā es minēju, šī psiholoģiskā noturība un zināšanas cilvēkiem. Es domāju, ka tur lēnām mēs kā sabiedrība tomēr vien vairāk papildinam un arī izējām kaut vai šīs mazās praktiskās nodarbības, kā saka, ko darīt kolektīvam un kā jāuzvedās tad, kad skan sirēna. Un pirmā medicīniskā palīdzība un arī vēl citi jautājumi, kas tiek tomēr mācīts jau vien vairāk Latvijā, bet otrs ir, teiksim, līmenis ir, kad tu saproti, kāda resursi ir. Es domāju, ka dekāna kungs noteikti var pastāstīt vairāk, bet, piemēram, daudz ēkas, kas tika būvēts pēc 2. pasaules kara, bija pielāgots arī kara apstākļiem. Un līdz ar to arī Latvijā ir pietiekoši daudz resursi, tā skaitā telpas, kurās var atjaunot un pielāgot, lai viņas būtu kā slēptuvs. Viņas varbūt nav viss kā bumbpatvērsnes, bet kā slēptuvs viņas noteikti ir izmantojams. Protams, ir arī bumbpatvērsnes. Un, protams, ka katrā uzņēmumā ir kaut kāda resursa, ko var pārdomāt, ko var piedāvot aizsardzības ministrijai vai sabiedrībai, pašvaldībai, kur noteikti spēlēs vislielākā loma pašvaldībai būs numur 1 par tanī brīdī, ja būs krīze, kā veidosies miedarbības un sadarbības. Mēs kā uzņēmums, piemēram, esam centušies definēt tos resursus, ko mēs varam nodot, kur mēs varam sadarboties. Mēs esam centušies nodefinēt, kādus produktus varbūt mēs varam ražot, sāsinot tirniecības ķēdi, tad produktu ražošanas ciklā, pēc iespējas varbūt izmantojot tikai to, kas mums ir, lai mēs kaut kādus produktus varam piedāvāt, un mums ir izstrādāti produkti priekš krīzes situācijām kopā ar partneriem. Tā kā tas jau ir atkarīgs, teiksim, ne tikai, ko domā valdība vai ko domā kāds cits, bet ko domā es pats un kādus uzdevumus es sev varu uzdot un kā es pats varu savus resursus pārvaldīt. Bet stāsts par šīm telpām viennozīmīgi, ka būtu jāsāk ar to, ka būtu jāmēģina apskatīt tās telpas, kas ir izmantojams. Bet pēc būtības tas ir visi pagrabi, kas ir zem mājām, gan daudz dzīvokļu mājām, gan privātu mājām. Es vēlreiz domāju, ka dekāna kungs varētu pastāstīt, piemēram, par fakultāti, kura ir konvertējama par kara hospitālu, tādu mērķi, kādreiz tika būvēta, izglītības iestāde, kas var, kuru ir pielāgot varbūt kara apstākļiem arī citiem mērķiem. Tātad ir bijuši tādi kādreiz risinājumi, kuri vienkārši varbūt šodien neatbilst tiem standartiem, kā mums gribētos, bet viņi viennozīmīgi ir pielāgoti. Varbūt jūs varat. Ir tā fakultāte, viņš ir principā kā slepenās objekts būvēta, zem nosaukuma, ka skola, bet ja mēs ņemam pašu ēku, tad ēka būvējot ir galos šīs kāpņu telpas, kas pielāgotas tā, lai brīvi varētu pārvietoties, nest augšā lejā cilvēkus un nestuvēm, tad visām telpām ir 2 durvis, lai vajadzības gadījumā tad izvākt ārā klases un tur varētu ierīkot palātas. Ja, un attiecīgi tad bija arī tagad, ko mēs atradām remontējot ēku, kad bija viens stāvats, 3 stāvos bija klases, kad bija flīzētām grīdām ar visu infrastruktūru, respektīvi katrā stāvā bija telpa, kas pielāgojama operācijas zāles vajadzībām, un zem pašas ēkas ir bumbu patvērtne, nopietna bumbu patvērtne, kas iztur, principā, ja tā ēka tiek sagrauta, metru bieza pārsedz betona, un pat ir arī pazemes eja, ja apakšā paliek cilvēki, tad
no ielas puses var atrakt šo te pazemes eju un nenovācot drupas, tad cilvēks evakuēt. Un tas uzstādījums, kas ir mans uzdevums nākošā gadā, šo te patvērtni izvākt, jo kā jau liela daļa šīs te patvērtnes mēs viņu esam, protams, izmantojam šobrīd kā noliktavu. Ja, bet es domāju, un es to arī izdarīšu, kad mēs viņu sagatavosim, izvāksim un jāatjauno ir šīs te gaisa padeves sistēmas filtri un arī autonoma elektroapgāde, lai šī patvērtne būtu gatava, teiksim, krīzes situācijā. Vai vispār ir zināms, cik ir apmēram šādas, kādas ir jūsu mācību iestādes ēkas, cik vispār kopumā tādu Latvijā ir, kas būtu īstenībā ar ļoti nelieliem līdzekļiem un varbūt resursiem pielāgojams tai situācijai, ja gadījumā tā X vai XL stunda pienāk? Man nav informācijas, bet šāda pat ēka ir Reizeknē, nezinu, vai apakšā bumba pat nezinu. Piemēram, Maknīsas vidusskola. Arī varētu būt. Ja mēs tā runājam, kāpēc viņus tā ir domāts, acīm redzot, ka tas jau projekts toreiz padomju laikā daudz ko darīja, un te jau nav, varbūt ir pilnīgi vietā piebilst, ka tā bija tā lieta, kas padomju savienības laikā, vispār tika manā skatījumā augsti noorganizēta, jo visu laiku bija tā gatavošanās hipotētiskajam karam un tā tālāk, bet ja mēs runājam par šīm patvērsmēm, tad pēdējie dati, tikko, kas parādījās, ir Rīgā, tad 355 ir apzinātas apmēram, ja? Daļa no tām nav lietojams, citas iespējams ir, citas tur ir problēmas savukārt ar īpašumtiesībā. Īsāk sakot, problēmas galā, plus vēl viena lieta, lai iekārtot nākošās, esot tāda, ka ekonomikas ministrija ir izstrādājusi būvu normatīvus, bet gaidu uz iekšlietu ministrijas kaut kādiem vēl normatīvajiem dokumentiem, un tad tos savukārt jāsaslēdz kopā, tad, lai varētu, dot pilnīgi zaļo gaismu šim te jautājumam. Tas ir viens no tām lietām, ko mēs ar kolēģiem te arī runājam, ka tāpēc mēs arī šī tēma, acīm redzot tādu, jo meža nozara vai teiksim, ja mēs savā vidē ļoti daudz ko varam paši darīt, varbūt pat negaidot nekādus saskaņojumus. Domāju, ka mans aicinājums būtu vēlreiz tiem, kam ir šie aktīvi, šie resursi pašiem pārdomāt, jo karš jau nešķiro. Ne nacionalitātes, ne uzņēmējs, nevienu. Tātad šie resursi visiem ir vajadzīgi. Tāpēc ir, es domāju, ļoti daudz organizācijas, kas var paši sakārtot. Pieņemsim, Latvijas Finīri arī ir 2 bumpatvērtnes. Mēs ar viņus savedam kārtībā un jāsaved tādā kārtībā, ka tik tiešām viņas pilnā mērā var funkcionēt arī tad, kad, piemēram, notiek šī X stunda. Tā kā var sākt kārtot paši, var meklēt miedarbību un sadarbību valsti, protams, un droši vien, ka tas ir jādara, bet šis apzināšanas process ir noteikti sākotnēji pat ir ļoti individuāls, jo ne visi pieder valstī, ne visi pieder pašvaldībai, bet ļoti daudz ir arī privātiem uzņēmējiem. Jūsuprāt, ir jārīkojas pašiem, nevis jāgaida uz kaut kādiem uzstādījumiem, uzdevumiem, tad jārīkojas pašiem? Protams, jārīkojas pašiem, bet pēc tam, protams, ir jāiekļaujas kaut kādos kopējos uzstādinājumos, kas, protams, koordinēti tiks noteikti veidoti gan no valsts puses, tik tālu, cik no valsts puses, bet pamatā droši vien šie jautājumi ir vairāk pašvaldības pārziņā. Bet te jau ir viena piebilde. Kopš kara sākuma Ukrainā ir pagājuši 18 mēneši, un mēs esam mēs saskaņojam galā. Varbūt kāds kaut ko ir darījis, bet kāds kaut ko nav darījis. Te ir jāpiebilst tāda lieta, ko kolēģi jau arī zina, ka atkal Igaunija un Lietuva ir priekšā šajā lietā. Ir taču. Viņiem ir, lietuviešiem laikam bija tā nacionālā programma pa 1200, ja, patversmēm, jā, un Igauniem 600, tātad, kas arī jau iet uz priekšu un visu tā. Gribētu vēl vienu jautājumu Biķkungam. Tātad uzņēmumi ir ražošanas uzņēmumi, kas strādā Lietuvā, Igaunijā, Latvijā, Somijā. Vai tur ir kaut kas mazliet savādāks nekā, teiksim, šie, vai tur ir kaut kā citu uzstādījumi, vai tur ir tieši tāpat kā pie mums, kad, pašiem jādomā par sevi un viss būs kārtībā, vai tomēr ir kaut kādi cita veida uzstādījumi vai citas iniciatīvas? Es laikam neesmu tik informēts, lai es pateiktu un salīdzinātu, kā ir kurā valstī. Ja runā par mūsu uzņēmumu, tad šie jautājumi mums ir dienas kārtībā, un viņi tiek runāti ar uzņēmumu vadītāju līmenī. Un tad līdz ar to, ja mēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un Somijā mēs tiekoties vadības sapulcē arī šos jautājumus aprunājam, vai pie ikdienas kārtības, tad veidojot gan budžets, gan novērtējums par padarīto darbu, tad mums liekas, ka tās valstis tik būtiski neatšķirās, kaut gan, kā Māris minēja, ir dzirdēts, ka Lietuvā ir šī programma
kas ir koordinēti no valsts puses, un Igaunija arī. Vai valsts vai pašvaldība, es tik labi precīzi atkal nemācēšu pateikt, bet tas, kad priekšstats tāds veidojās, varbūt zināmā mērā tā ir taisnība. Bet, ja runā par pašu uzņēmumu iesaisti, tad tomēr tas nāk no mums pašiem. Arī Lietuvā un Igaunijā mēs paši definējam, ka mēs gribam būt aktīvi, mēs gribam saprast savu lomu, un mēs piedāvājam. Mēs piedāvājam pašvaldībai, mēs piedāvājam valstī. Siseņkungs, mācību iestādes, kaut vai tas pašs Fako universitātes ietvaros, varbūt citu mācību iestāžu kontekstā. Es nezinu, tas, ko vajadzētu tomēr sākt, daudz runā par šeit aizsardzības jautājumiem un cilvēks aizsardzību, bet reāli jau nekas nenotiek. Jā, un man gribētos tomēr aicināt arī citas augstskolas un tomēr veidot šos kursus kā obligātu, lai visiem, pilnīgi visiem, kas iegūst augstāko izglītību, būtu šīs pamatzināšanas valsts aizsardzībā. Tas būtu pirmkārt. Otrkārt, ir valstis, ja runājam pašvaldību līmenī, tomēr būtu jāmazina šī birokrātija. Jā, jo Proti? Proti, tad visos līmeņos ir šīs dažādas nepārtrauktās iepirkuma procedūras galā, un līdz ar to tie, kam būtu lēmumi jāpieņem, viņi baidās šos lēmumus pieņemt. Jā, un tas ir jāatzīst. Ir prioritāras lietas, kuras straujā pātrinātā tempā ir jārisina. Tur arī pierāda mūsu leģendārā robežas, teiksim, labiekārtošana vai aizsardzība saistībā ar šo žogu. Ja? Kur apturēja, un pēc tam mēs secinām, ka ir ārkārtīgi liels problēma. Bet vēl gadus dažus atpakaļ bija Covid histērija, un tas bija ļoti, ļoti labs indikators, cik reaģēt spējīgi ir šie lēmumu pieņēmēji pašvaldībās. Ja? Tad, kad jāuzņemās atbildība, ko darīt, skolu slēgt, neslēgt, kā reaģēt. Ja? Visi gaida kaut ko. Ja? Bet tajā brīdī, kad nedod Dievs, sākās pienākt tas X stunda, tad Covids, labi, tur Covids ir Covids, ja? bet ja sāk kaut kas lidot pa gaisu un nejauks, ja? Tad reģionos jau šiem cilvēkiem, vadītājiem ir tie gan uzņēmumu līmenī, gan arī pašvaldības līmenī jāspēj reaģēt. Un te ir vērts piebilst, ka vairākas reizes arī mēs noteikti visi mēs esam dzirdējuši, ka daudzreiz cilvēku uzdod attiecīgi no amatpersonām, arī militāru personām dažām. Es pats esmu redzējis, kā tas ir, ja? Ko mums darīt, ja gadījumā ir, pieņemsim, ja ir, teiksim, raķešu uzbrukums un tam līdzīgi. Un tad sākās kaut kāda filozofija par to slaveno, kas nenoliedzam labs, šo 72 stundu bukletu. Saprotiet, es biju pilnīgi pārsteigts vienā tādā situācijā, kur cilvēks diezgan konkrēti uzdod jautājumu, ja sākās sirēnas, vēl kaut kur skriet, ko darīt un tādā veidā. Ja? Un tad jālasa ir buklets un jābūt sagatavotai somai un vēl, bet jūs saprotiet, tās situācijas jau ir tādas, kā jau mēs redzējām un kā mēs redzam Ukrainā. Tu jau var atrasties jebkur, pazūd elektrība, pazūd ļoti daudz, kas notiek tāds, kas vispār no mums ir neatkarīgs. Tad kā darīt? Tagad te divas ministrijas filozofē, kur ātrāk, ko izdarīja saistībā ar kaut kādiem normatīviem aktiem. Un tāpēc pilnīgi pareizi, ka mūsu nozares kolēģi, ja paši rīkojas un paši strādā pie šīm lietām jau absolūti praktiski. Jāatzīst, man ir 1000 studenti, tagad nedodies kaut kas sākās, man nav atbildes. Es godīgi atzīstu, arī man šajā brīdī, es bumbu patvernes sakārtošu, ja, bet tajā brīdī, ja kaut kas, ja, tad man viņus sūtīt mājās, man viņus... 1907. gadā es precīzi zināju, kas man ir jādara Latvijas universitātes studentam pirmam kursam, kas man kurā brīdī, ja es esmu tur, kas man jādara, ja es esmu tur. Jā, bet 2023. gadā novembrī tu, piemēram, nezini. Es domāju, ka tā problēma tā ir vispār. Ja mēs vēl domājam, bet iedomājies, es gribu teiksim tā burt melnas ainas un noteikti, ka tā nekad nebūs, bet stādieties priekšā vienkārši pilsēta, kā daudz bija gadījumu Ukrainā, un pēkšņi ir šis te uzlidojums. Ja? Kā tas vispār viss notiek? Stādieties priekšā tādā pilsētā kā Rīga. Jo piemērs bija šie e-pasti par spridzināšanas draudiem. Ja, kad neviens nespēja adekvāti noreaģēt, minūšu laikā pateikt, kā rīkoties. Jo te e-pasti pienāca daudzām skolām, tā skaitā arī augstskolām, zvanot atbildīgiem dienestiem, jāatzīst, bet bija bardaks, es atvainojos. Es tikai aicinātu negaidīt, ka kāds augšā kaut ko izdarīs, bet tomēr katrs ir vadītājs un katrs var pieņemt lēmumu, protams, vadoties no tām zināšanām, kas ir. Bet jo vairāk šie jautājumi pašiem tiks uzdot, teiksim, vadības sapulcēs un iekšēji institūcijās un uzņēmumos, jo vairāk mēs meklēsim informāciju, mēs iegūsim arī atbildes. Protams, vēlreiz pašvaldībai ir jābūt galvenai koordinēšai
lomai. Protams, ir arī institūcijas, kuras ir virs, kā saka, aizsardzības ministrija, iekšlietu ministrija, ir, kā saka, valsts līmenis, bet pašvaldības noteikti ir tās, kuras teritorija atrodas iedzīvotāji, un kurai ir jābūt atbildīgai tik daudz, lai tiešām pēc iespējas nesāktos haoss, bet konkrēts rīcības. Pēc būtības valsts un pašvaldība, un mēs visi būtu ieinteresēti, ja būtu, kā saka, visiem skaidrs, kas ko kurā brīdī dara un kas kurā vietā nozīmē. Vai jūsuprāt valstī šai aktivitātes, privāta kompānija, vienalga mācība iestāžu, jebkuras aktivitātes būtu jāatbalsta un vienlaiks kaut kādā veidā jākoordinē, lai paralēli nenotiktu viens un tas pats, ja viens jau to ir izdarījis, tad otram varbūt nevajag vēlreiz visu sākt to divreteni no gala. Un vai būtu jāatbalsta šādas aktivitātes, un ja jā, tad ar ko viņiem būtu jāatbalsta? Katrā ziņā, man liekas, pirmais, ko vajadzētu pieņemt, kad valsts vai pašvaldība nav resursu devēja. Tad viņu loma ir koordinācija un varbūt vadlīnijas, bet pašiem cilvēkiem, pašiem uzņēmumiem un iestāžu vadītājiem pārvaldot savus resursus jāsaprot, ko var dot. Man liekas, ka pirmais klupšanas akmens sabiedrībā, ka mēs visi domājam, kā uzreiz iegūt resursus un kaut ko sakārtot. Mums pašiem būtu pienākums kaut ko sakārtot, pašiem izpētīt savus ēkas, saprast, vai ir iespējams slēptuve vai nav iespējams slēptuve. Tur jau nevajag gaidīt nekādu valsts lomu šajā brīdī. Šis pirmais brīdis, kas, piemēram, ko minēja, kamēr ir jau šis pilnā apmajoma kara darbība Ukrainā, ko Krievija kā agresoru valsts veids, mūsu pienākums ir apzināt savas iespējas. Katram. Un vismaz tā kā mēs uzņēmumā cenšamies šo jautājumu izrunāt, mēs arī cenšamies apzināt savus resursus un vēlreiz piedāvāt. Mums ir jāmāk piedāvāt šo resursu. Mums ir jāmāk saprast, ka mums ir tehniski cilvēki, kuri, ja sāksies kara darbība, var organizēt brigādes kaut vai drupu novākšanā, jo mums ir tehnika, ar ko novākt, mums ir cilvēki, tad kā mēs to paši izdarīsim. Ja mēs zinām, ka mums ir ēkas, kas ir pielāgojums par slēptuvi, tad mēs zinām, ka mums ir ēkas, mums jāsaprot, kādā kondīcijā, kāds tur ir resursu nodrošinājums un ko mēs varam piedāvāt. Tad trešā lieta, ko es minēju, ka mēs varam kaut ko ražot priekš krīzes, kā izrādījās var. Mums ir izstrādāts kopā ar lietuviešu partneriem, vai lietuviešu partneri izstrādājuši partnerībā ar mums, ir vesela mēbeļu sērija, kas ir krīzes brīdī ļoti ātri, tikai no saplākšana, kur nav iejaukt neviens cits materiāls, var sagatavot gultas, skapīšus un, teiksim, izvietot kaut kur pagrabos, kaut kur telpās. Tātad katrs var domāt, ko viņš var. Nepavēlt padomu laikā, kā rūpniekiem, bija pārēja uz militāro rūpniecību, nozīmē nevis to, ka tu ražosi tankus, bet pārēj uz militāro rūpniecību nozīmē, ka tu ražos priekš kara darbības kaut ko. Tas bija visiem jau ielikts programmās iekšā. Un tas jau ir tā piebilstot ātri te arī, ka Zemkopības ministri ir izstrādājusi arī, un tas gan balstoties uz 2022. gada 1. marta 147. ministra kabineta noteikumiem par apgādi. Kā mēs tad sakām, x stundā par iedzīvotāju apgādi ar pārtiku, kas ir ļoti būtiski īstenībā un svarīgi, jo arī, kur cilvēkam, jo tad jau rodas, pareizi arī, kā Uldis te minēja, dažādi parādās šie te, šī mainīgā situācija, viņi vēl ir viņi nepārtraukti mainās, un faktiski ir jāparedz ļoti daudz vietas, jo nebūs tā, ka tagad, piemēram, aizies uz veikalu, kāds varēs mierīgi kaut ko paņemt un tam līdzīgi. Tātad ir vietas, no kurām un kādā veidā apgādāt cilvēks ar dzeramu ūdeni, kaut vai ar pašu pārtikas to minimumu obligāto, un tādā veidā. Tā kā tas tiek darīts, nav jau tā, ka par to netiek domāts. Vienīgais mēs runājam par to, ka vajadzētu prioritātes noteikti, pilnīgi skaidri, un tempu tam visam vajag. Jā. Sisiņkungs, jūsu viedoklis šajā jautājumā? Paturpināt arī, viens uzņēmuma iekšē, otrs tāpat meža strādes tehnika, ko savulaik arī 90. gadā pierādīja, arī bija ministrijas uzstādījums, kad bija šie te paši kokvedēji, un tagad jau tieši tas pats kā apstākļos, ko Ukraina pierādīja, kad vairāk un mazāk tāpat tehnika gana smaga, un pārvietoties viņi spēja pa šosēm, pa autoceļiem, Un tad atkal, ja katrā reģionā, katram uzņēmējam skaidrs tas rīcības plāns, tad viņš arī var saprast, ko darīt, kā aizkavēt šo kaut kolonu pārvietošanos. Un to arī runājot Ukrainas kolēģiem. Arī pat cik tie plāni bija izstrādāti, viņi viņus laid uz priekšu, un tā vienā brīdī bija stop. Un tad, jau skaidrs, ka šo karaspēku var noturēt,
domājot, saprātīgi rīkojoties, nevis haotiski, teiksim, kaut ko mēģinot, teiksim, apdraudēt sevi un beigās arī bez rezultātu. Nu, te es varētu papildināt un arī izteikt, ka šīs rīcības jau arī nedaudz tiek attīstītas, tā skaitā no aizsardzības ministrijas un iekšlietu ministrijas, arī mums uzņēmumi mēs esam bijuši iesaistīti simulācijā un apmācībā tieši, piemēram, par šiem jautājumiem. Tā kā ir tikai, tad varbūt tās, kā Māris saka, vajag koordinētāk un varbūt ātrāk iziet cauri, lai pēc iespējas vairāk varbūt tās gan uzņēmumu vadītāji nonāktu līdz šādām simulācijām, līdz šādām izglītības procesiem, lai saprastu savu vietu un lomu. Ja nepavēlti, papildinot tās 72 stundas, tad tas ir tas atslēgas stundu skaits, kurās ir jāspēj reaģēt. Ja katram vidēja līmeņa, augstākā līmeņa vadītājiem būs skaidrs, ko darīt, tad jau viss būs labi. Tā ir ļoti nopietna tēma. Es domāju, ka pie šīs tēmas mēs noteikti atgriezīsimies. Vienlaikus meža nozara nebūs tā, kas ražos tankus vai automātiskos šaujamieročus vai patronus viņiem, bet meža nozara būs būtisks spēlētājs gan tā skaitā ar to, ka ir meži, kuros var ierīkot dažādas slēpņus, kuros var organizēt daudz dažādas citas lietas. Vienlaikus ir arī uzņēmumi, kur jau šobrīd padomājuši gan par savu iekšējo uzņēmumu drošības jautājumiem un ko darīt kādās x stundās, un vienlaikus, ja arī tādas iespējas ir bijušas, ir arī risinājuši jautājums par tā dēvētajām patvērtnēm. Šoreiz saku paldies, uz tikšanos citu reizi. Visu labu!